Paldies, draudzē. Paldies, ka Dievs ir brīnišķīgs Dievs. Ka viņš žālstības ir šeit sanākuši kopā. Un kā viņš Jēzus pats saka savā, kas pielūdzat viņu garā un patiesībā. Citādi mēs nevaram izpatīt Dievu nekādu Dievu. Garā un patiesībā. Dievs ir gars, un mēs netāpināsim. No viņa žēlstība mēs esam glābti un bezskatā, tad šodien mēs esam paldies par divām liecībām. Viena būs ļoti tāda interesanta. Pārsteidžos, esat jā. Es aizdevusi uz to nakti, skatos, sastopu māsu, skatos. Un es vienkārši teicu, Jāni, evitie gribēju to. Nē. Es eju šeit draudzes, es esmu draudzē. Un beigās viņi pasaka, es esmu no Tukuma. No Tukuma Baptistu draudze. Halleluja, slava Dievam. Ka tā ir liela žēlstība, ka vienalga, kurā pilsētā mēs atrodamies, vai kādos laukos, kādos, kur atrodamies, mums ir šī mīlestība. Savstarpējā mīlestība savā stāvā, cieņa, attiecība, ticība. Un nekad nenovērsties saiti. Nav svarīgi tas ārēji cilvēki, kas seja, kādu izskatās. Svarīgāk, kas ir tas, kas mums ir sirdīs nāk uz ārā. Tā ir tā gaisma, vai kaut vai tumsa. Mums jādabot gaismā. Mēs esam gaismas bērni. Mēs esam Dieva bērni. Un Dievs saka, es sūtu jūs. Tā man pavēlīja. Eita, sludiniet. Eita, ieprieciniet tautu. Ar to, kas jūs sirdī. Man prieks par to, ka draudzē ir vairāk sanākuši kopā viņu lielākais prieks, kas rakūs reti, kad cilvēki nāk un ar slāpēm, kaut kā vēl pilnīgi pētībā nav aptvērt, bet ar slāpēm tietās pēc tā, lai dzīvot pēc Tēva gribas, pēc Jēzus Kristus prāta. Mēs nevaram dzīvot nekādīgi, nevaram izpratīt Dievu nekādīgi, tikai caur ticību. Un šī ticība tas nenāk no cilvēciskā prāta, tā ir Dieva žēlstība, tā mums līdzā. Tā ir dāvā. Ar to mēs vēl ietot priecīgi un godināt to kungu. Un otra liecība par to, ka Dievs meitenes atnāk, tāds jaunieks, es varu atnāk, tāpēc jāatnāk. Nu, tavas garos atnāk. Paldies Dievam. Man prieks par tādiem jauniešiem. Jo vairāk es redzu tos jauniešus ticīgus, jo vairāk, ka viņi klausa, un viņi savā starpā arī runā par to lietām, par Dievu. Un es saku, man draudzinieki stāstīja par to. Un es tev vienkārši tā kungs, dod man kutrību, kam pasniegt Jāni evaņģēliju nosaka to vēsti. Jāno derībību. Un Dievs parādīties pie tās mēģis, kur tev ir atvērtas sirds, kuras ieklausījās, viņi vēl nekādā traucinieks teikt, mēs jau paši nevaram pasāvēt, mums vajadzēs kopā nākt. Viens patā, viņš nevarēs degt, jau nedegt. Jo tukšas spēki ir tik spēcīgi darbos, ka viņi cenšas mūsu brencēt ar bailēm, ar neticību, ar šaubām, ar lietām. Viņš ienāk kur mūsu prātā. Jo vairāk esam šīs pasaules lietām domājam, jo mēs vairāk esam piepildījuši šo pasaules lietām, bet ne par Kristus lietām. Kristum jāpat mūsu Dievs ikdienā. Kristus. Un draudzīgi tas ir tāds kāds uguns. Uguns, kad sniedz pasaulē dzīvību. Uguns. Mēs neesam kaut kas tādi. Mēs esam dzīva, draudze, no Dieva sūtīti. Esam šeit nākuši, lai kalpotam kungam, no Dievas sirdsapziņu. Es šeit nāku ne tāpēc, lai kādreiz paplāpāt. Nē. Man jādod to, ko tas kungs saka. Es nevaru vienkārši nākt un teikt, jā, Viktor kaut kur teikt, nē, ko tas vēlētais, kas saka? Tur ir dzīve, tur ir maize, tur ir izšķā maize, kas nāk no debesīm. To, ko Tēvs saka, tu esi tādu. Es tiešām to pašu, ko Jēzus, to, ko Jēzus vārds teica, to pašu arī tā, es eju un tā. Un paldies Dievam par tās jaunies. Viņi labprātīgi pieņēma, labprātīgi uzklausīja. Es nespēju visu pateikties Dievam to, ko Dievs arī tagad Dāvids. Es nespēju visu pateikt, ko tu, kungs, dari. Kāds lielus darbus, ko dari, ja? Un tas ir tiešām brīnišķīgi. Jāsaka, man saka, paldies Dievam par manu darbu. Viņš apros no Vācijas, no savu darbu, tās pārbaudas šurpā. Viņš jau apsveica, jau mūs jau apstatām, tā kā, vārdi, zinu, ka, tā kā Ziemassvētkos, ja? Apsveic katru cik vienu. Bet lielākais Ziemassvētki ir Kristus. Lielākais ir Kristus.
kas ienāca arī firmē, kas ienāca kā cilvēks, kas arī mūs arī joprojām jau neskatoties, ka mēs dažreiz paklūpam, pakrītām. Amen? Amen? Mēs esam patīs pret sevi. Mēs esam patīs, vai tiešām mums Tev kāds vada? Mēs pārbauds, vai man tiešām Dievs vada? Es neatnācu kā miesa, atnācu miesa. Miesa nav vajadzīgs, man vajadzīgs mans gars, lai man atnāk kopā rīta ar miesu kopā. Amen? Gars, tur ir dzīvi, tur ir spēks. Un tagad tiešām ir tas skotos, mācība, kur paliksimies, uzticam, tai mācībā, ko Dievs ir ietver. Es sūtīšu aizstāvu svēto garu. Svētais gars, kas iepriecina. Svētais gars, kas parāda ceļu uz priekšiem. Viņš nesaka, ka tu bēdāties, ne. Ienainieks vēl, lai tu raud un čīks un pīksti par savu dzīves problēmu kādā lietā. Nē. Tieši otrā, kad nāk šeit pārbauda, tieši otrā. Paldies Tev, Dievs. Paldies, man māca no jauna. Paldies Tev, kungs, par to visu, ko es ir tādu. Dažreiz arī es sludinu, dažreiz man cilvēki neklaus. Un es pasmeļu. Dažreiz es vienkārši paņemu un skaidu runāju ar sevi. Nevienmēr tā jātā. Vienmēr, kad svētais, kas būtu? Ja ne, dažreiz pat, kad necītēji. Vēl kaut kas tu pateici, un palicītēji. Vienkārši, kas nezīs, ka kaut necītējis. Tā ir pazemība. Daudz jāmācās pazemība. Ticība, pazemība, vienprātība. Kristu, Jēzu, augtam, sakņotām, piepildītām viņa gribu. Visai dienā, kad kungs paņems pie sevi. Es nākšu paņemt pie sevis jūs. Es jūs nestāšu pa vārds, es sūtīšu aizstāvu, un sūtīju un aizstāvu sīt kopā ar mums, arī šodien. Bez viņa nav, nekas nav pastāv. Ticība, cerība, mīlestība, tas ir viss kopā. Tas arī nav atdalāms. Tā nav atdalām lietas, ko nevar atdalāt nekādā, bet ir kopā. Un Dievs šo ieksa no savas sirds. Paldies. Paldies, Tavs. Paldies. Es saprotu, Viktor, lieliski, jo tad, kad tu esi ar kaut kungu, ka tev pilns, ka tev tik daudz gribas pateikt, pastāstīt, tad ir tāds, tad gribas runāt un dot, ka tu viņā peldies, ka tu viņu uzsūc. Un tik daudz sasaistījās arī man, pēc kungs uz mani šobrīd runā, ko Viktors tikko pateica. Bet es zinu vienu tādu lietu, padalīties ar to, ko viņš uz mani runā un kā viņš mani māca, jo ir rakstīts, ka Svētais Gars pats mūs mācīs, ka viņš ir mūsu skolotājs. Un tad man ir bijis tāds moments, kad Dievs man tā kā norāda, paskaties, kā ģimenē bērniņi, viņi atļaujās ar mamām būt tādi, kādi viņi ir nīķoties, un vēl tad, kad mēs viņus ievedam kādā citā vietā, viņi ir ļoti savākti, kārtīgi, un šķiet, viņi ir tik pareizi. Īstenībā viņi sevi savalda, jo viņi nejūtās droši. Un tas kungs tā kā bērnātais domās, viņš ir teicis, ka bērni zina, ka viņus mīl, ka viņi var būt tādi, kādi viņi ir. Un Dievs teica arī mūs mīl tādus, kādas mēs esam, viņš pat mūs zina labāk, kā mēs paši sevi. Un tad viņš man tā kā ievēr tajās domās, ka draudze arī ir šī ģimene, un kad ja pasaule mūs nesaprot, ja viņi nepazīst Jēzu, kad tā ir tā vieta, kur mēs varam nākt viens otru uzmundrināt, stiprināt, un vai tā ir? Vai draudz ir tā vieta, kur es varu būt tāds, kāds es esmu? Tieši par šo te, ko Viktors teica, es varu atsaukties uz to cieņu, ka arī mājā mēs mācāmies viens otru cienīt, pieņemt, un tas kungs saka, jūs jau paši savu matu pat krāsu nevarat samainīt. Viņš tā kā norāda uz to, ka mēs varam būt tiešām Dievu klātbūtnē, un viņš mūs maina caur apstākļiem, situācijām, mūs mācot, mēs ejam cauri kaut kādām lietām, mēs viņus piedzīvojam. Un tādā veidā mēs pieaugam. Un kad arī draudzē ir šis te pamudinājums, kad mēs nākam tādā mīlestībā, ko man šodien tik ļoti liels prieks, man grūti viņu savaldīt, jo es dzirdu, kad lūkšanas ir nevis par mani, kad es esmu centrā, bet par to kungu. Jo tā ir tāda otra lieta, ko es gribu padalīties, jo tas kungs man mācīja, un es daudzkārt sevi esmu pieķērus, un tas ir tāds mācību process priekš manis. Ka viņš man teica, ja tu skatīsies uz sevi, tu vienmēr būsi bēdīgi. Tas tik daudz, ko nevaru, es sajaucu,
Ja tu skatīsies uz brāļiem, māsām, uz apkārtējiem, tu sāks tiesāt vai kritizēt, tāpēc, ka tas ir neizbēgami, jo neviens nav svēts. Bet, ja tu skatīsies uz apstākļiem, tev pārņems bailes no tā, kas notiek. Bet tev ir jāskatās uz mani, uz manu vārdu, tev viņš ir jāpasludina, jo pateikts vārds ir piedzimis vārds, un kungs ir teicis, ka viņa vārds nemainās, ka viņš izskanējis neatgriež atpakaļ. Tas kungs pats pieskat, lai viņš izdara to darbu, un tā ir tā ticība, tā cerība uz to, ka tas kungs visu dara, ka viņš sēž tajā tronī, ka viņš ir galvenais, un sirdis piepildās ar tādu mīlestību uzreiz, ar tādu prieku, ar tādu pieņemšanu, jo mums ir tik daudz apsolījumu, mums ir tik daudz mīlestības apsolījumu, mēs varam arī viens otru pieņemt un izrādīt cieņu un zināt, jo mēs taču arī par mūsu bērniem nesakam, paskat kāds pamperos taisītājs. Mēs zinām, ka viņš izaugs, mēs zinām, ka viņš iemācīsies, un es teicu arī tā saku, un tad, kad mācekļi redz, ka Jēzus lūkšanas viņas reāli strādā, viņi nāk pie viņi saka, māci, mums arī lūgt, kā tu lūdz, ka tev tas strādā? Un Jēzus saka, lai tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes kāda. Protams, ka šodienā Dievs grib, lai mums šodienā, lai mēs esam šodienā, lai mēs varam paņemt. Un trešā lieta, ko man gribās tagad teikt, tad, kad mans vīrs nomira, tad tas bija man tāds ļoti nopietnis, tāds es skatījos, kurš no maniem bērniem spēs pārņemt to īpašumu un apsaimniekot, vai viņi ir pietiekami pieauguši. Un mēs redzam, kurš ir, kurš nav, kam tu viņu var uzticēt. Un tāpēc teicu, arī grib mums uzticēt mums uzticēt savu dabas valstības valdīšanu šeit uz zemes. Jo Jēzus daudz reizes teica, ka tīzli, akli tiek dziedināti, ka debesu valstība ir šeit uz zemes jau atnākusi. Un tad mēs reāli redzam, cik daudz ir burvju, raganas, kāpēc cilvēki pie viņiem iet, jo viņiem ļoti vajag palīdzību, viņi jūtās vieni, viņi jūtās bāreņi. Kā ir, kad vīrs ir ģimenē, ka uz viņu kaklu ir visi, tur sieva no viņa gaida bērni, sabiedrība, visi, un viņam nav tā kunga, tad kur viņam iet, viņš salūst, bet mums vajag parādīt viņam, kā mēs viņam varam. Mums ir jāpieaug, mums ir jānes šī dabas valstība, lai cilvēki var nākt pie mums, lai mēs viņiem varam parādīt atklāt, lai pieaug tie cilvēki, lai viņi atrod, lai nav šī meklēšana pie raganām, burviem, zilniekiem, horoskopiem, jo tagad šobrīd tik daudz izsaka, jo draudze nav pietiekami pieaugusi un nespēja iedot to, ko Tēvs grib, lai mēs nesam viņa debesu valstī. Mums ir jāpieaug. Un tad, kad mēs nākam kopā, kad mēs uz viņu skatāmies, cik viņš ir liels, cik varens, kad mēs viņu slavējam, jo mēs lasam Bībeli, tad viss cauri ir rakstīts, lai mēs viņu slavējam, lai pielūdzam, lai mēs esam priecīgi visu laiku, ka mēs sanākam kopā, jo tad, kad es domās, atgriežos tajos mirkļos, kad tas kungs man saka, sauc bērnus kopā, ne 5 bērnu, viņiem ir ģimenes, un tad mēs smejamies, mēs pavadām tādā mīlestībā laiku, mēs uzpildamies, un tāpēc teicu, arī gribu, lai mēs nākam kopā, lai mēs pavadām laiku, lai mēs esam priecīgi, lai mēs viņu slavējam, tāpēc, kad viņš ir ķēniņš, un viņš ir mīlestības avots. Un tad, kad mēs to viņu centrā ieliekam, tad tas ir tik sadraudzības pilni, sirsnīgi, un mūsu sirds arī ir pilnas ar gabaliem. Un tā kā mums sirds pārpilnības, es ar jums dalos, bet ja tas ir gāri. Paldies! Es arī godināt Dievu, mācītājs teica uz Ziemassvētkiem, mēģiniet kādu pieaicināt uz Ziemassvētkiem, atvest kādu. Es ļoti iepriecināju, Dievs man tik ļoti iepriecināja. Un mums braucām uz māsas rādīja teātri. Tas bija tik skaists un viss gods Dievam un ne man, un es viņu tā neesmu audzinājusi. Un mums arī ir lielais brālis, mums ir, un viņš arī tā kā neiet, nav ticīgs un tā. Un es tā domāju, kā es tam dotam brālim, tu pastāsti, kā lai es viņu atpildu uz dievkalpojumu, un tur iespēja, tur māsas rādīs teātri, un pats viņš tur Rīgā dzīvo. Es saku, brālīt, šoreiz prom neulaist garām, aiziesim uz to teātri, paskatīties, ko tās māsas tur rāda, es neesmu redzējis. Viņš atnāca, es biju tik pārsteigts, Dievam pateicos par tādu prieku, un es arī gribu, lai par viņu aizlūdzu. Tas ir Lauris, un es tā saprotu, ka viņš ir ceļā tā kā uz pestīšanu, un ka viņš saka, mamma, lai tev Dievs svētī. Es domāju, Dievs, ka bija tiešām, kā mācītājs šodien teica, ka viņš tos cietokšņus nojauc un ka viņš dara.
pateicos Dievam par vārdu, par visu, pateicos Dievam par savu dzīvi, un ir bijis ļoti grūti bija, ka patiešām, kā mācītājs teica, ir cietokši, un tiešām Dievs nepieveļ, viņš ir uzticīgs, viņš palīdz. Amen. Jā, iedrošinās, ka jūs man pagājušajās teicu, es neatlaižos, es neatlaidīgs. Es pirms pateicīju par to, ka Dievs sargā, jo ļoti daudz sanāk diezgan liels mērogs ar mašīnu braukt, un Dievs sargā, pateicīju par to. Un pēdējā laikā ne tikai tās rokas turpina bremzēt kā normāli strādāšanu, bet tā rokas vieta diezgan sāpēt īpaši, kad noklapojas un nošķodās, tad liekas atkal kāds nāzi ir iedūris. Arī mazais reizēm sabīstās pēc tā noklapojas un nošķodās. Jā, paturiet aizlūkšanas. Jā. Es arī tā lūkšana vajadzību nāku un šoreiz par manu ģimeni, bet gribētu mēs arī par Jānu un Signu, par vilkstiem aizlūdzam par bērniem, lai Dievs gan Elizabete atjauno viņas imūnsistēmu, gan arī mazo meitiņu, jo viņai tādi kā krampīši, nezinu, ir bijuši un viņi arī tagad slimnīcā līdz jaunadēļai tādā uzraudzībā un tiešām, lai Dievs paceļ viņus reāli dziedina, paceļ un sagrauj visu vēlnu slāzdus, visu vēlnu melus, visu lāstus, kas jau velkās līdz no pagātnes, no senčiem. Tiešām, lai Dievs dziedina viņus, lai viņi var atspirt un priecāties arī šajā svētku laikā. Paldies! Jā, es gribu teikt pateicību Dievam arī. Paldies, ka jūs lūdzu Dievu. Man joprojām vajag lūkšanas, joprojām nav. Daudz ir ciet. Man būtu protams, tagad motivācijas. Bet es ticu. Es varu tuvojas. Halleluja. Aizlūksim. Debes Tēvs, mēs no sirds esam pateicīgi Tev, Tēvs, un paldies Tev, Kungs, ka varam lūgt Tev, ka varam tuvoties Tev ar savām lūkšanām, ar savām pateicībām. Paldies, Kungs, ka mums ir par ko pateikties. Pateikties, Tēvs, par draudzi, pateikties, Kungs, par šo iespēju. Mēs varam cits citam, Kungs, arī atklāt savus nāstas, Kungs, māc mums nekautrēties, māc mums uzdrošināties, Tēvs. Un mēs ne tikai, Kungs, cits citam to sakām, bet Tēvs, mēs sakām brāļiem un māsām, kas ticībā nāk pie Tavu troņa, Kungs, kas ne tikai mums uzklaus, bet arī ir gatavi kopīgi par to stāvēt Tavā priekšā, Kungs, un izcīnīt šīs cīņas, Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs, par katru vienu, kas piesauc, Kungs, viens otru lūkšanās. Un es Tev pateicos, Debes Tēvs, kad šī garīgā cīņa, Kungs, pār mums dzīvēm, Tēvs, ka tā notiek dienu no dienas, bet Tēvs, Tu esi pār visam un Tev pieder šī uzvara.
Paldies, kungs, ka lūdzot citam par citu, Tēvs, tu ļauj mums raudzīties ne tikai uz savām vajadzībām, bet arī uz citu vajadzībām. Un es lūdzu, kungs, lai mēs varam arī tādā pateicībā, mierā, Tēvs, un mīlestībā cits par citu lūgt, Tēvs, iestāties, lai tiešām apsardzība, lai tavu svētību, tavu vadību, kungs, tavu žēlistību parādās, Tēvs, lai ejot cauri kādiem pārbaudījumiem, Tēvs, vai piedzīvojot kāds grūtums, kungs, lai ticība nemazinās, ka mēs varam būt tie, kas viens otru stiprina, Tēvs, caur savām lūkšanām arī ticībā, caur iedrošinājumiem, Tēvs, caur tavu vārdu patiesībām. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, es aizlūdzu par Viktoru. Paldies Tev, Tēvs, par šo vīru, kas joprojām nes, kungs, tavu vēsti, kungs, drosmīgi un uzticami. Kungs, šajā pilsētā apkārtiem cilvēkiem, ko viņš satiek savas dzīves ceļā. Paldies Tev, Tēvs, par to, ka šī gaisma joprojām spīd cauri viņu, Tēvs, uz cilvēkiem, ko viņš satiek savas dzīves ceļā. Es lūdzu, lai neviens nepaliek vienaldzīgs, bet katrs viens, kungs, kas saņēma šo evaņģēliju vēsti, pamudinājumu, aizlūgšanu, rūpletiņu, kungs, vai jaunodarību, bet tas vārds ir dzīves un spēcīgs, Tēvs, un turpina šo cilvēku dzīvēs darboties. Mēs aizlūdzām Jēzu par šo māsu Kristumu, tukumu. Es lūdzu, lai Tu viņu stiprini, lai Tu viņu svētī, Tēvs, lai šī sastapšanās arī, kas ir bijusi, lai tā ir par iedrošinājumu. Varbūt, ja tur ir kāds nogurums, kāds nespēks, kungs, viņai, mēs aizlūdzam, Tēvs, lai Tavu apsardzību, Tavu žēlistību šajā dienā, Tēvs, par viņu pieskaries, Tēvs, arī viņas sirdī, viņas dzīvē, Tēvs, uzklaus viņas lūgšanas, kad viņas sauc uz Tevi, Tevis, Tēvs, un atbild pēc savu labā prātu. Mēs aizlūdzam Tevis, Tēvs, arī par šo meiteni, kas ir saņēmusi jaunodarību, kurai bija atvērts sirds, mīļais Tēvs. Es pateicos, kungs, ka Tu viņas pievedis klāt pie Tavu vārdu, ka viņi saņēma šo dzīvo vārdu. Palīdz Debes Tēvs, viņai to drosmu un spēku, to atvērt, lasīt, Tēvs, un ar Tevi sastapties, kungs, ka viņi piedzīvo šo pestīšanu Jēzu Kristu, dāvā viņai apkārt draugus, kungs, atkal kāds cilvēks, kas viņu pamāca, iedrošina, kungs, un ved pie Kristus. Mīļais Debes Tēvs, un es Tev pateicos par viņas dzīvi, kungs, par visu, ko Tu esi sagatavojis. Es lūdzu, lai Tu apsargā, ka vēlams nevar nākt un nozakt, kungs, šo labo vēstu, kas ir krītus viņas sirdī. Mīļais Jēzus, mēs aizlūdzām, kungs, kopā ar Jolantu. Pateicamies, kungs, par Tavu vadību, par Tavu apsardzību, par Tavu svētību, par to, kā Tu viņu māci un iedrošina un virzi Debes Tēvs cauri visādām dzīves pagriezieniem, grūtībām, Tēvs, pārbaudījumiem, bet tai pašā laikā, kungs, Tu atkal un atkal māc gan viņai, gan cauri viņa arī draudzē, kungs, celt savu skatu uz Tevi, kungs, Jēzu, ka mēs varam pieaugt, kungs, pateicībā, pieaugt lūgšanā, pieaugt Debes Tēvs pazemībā, pieaugt Debes Tēvs šajā kristīgajā stājā, briedumā, Tēvs, un mīlestībā uz Tevi, pieaugt svētajā garā, kungs, lai Tu mūs varētu, kungs, audzināt, sagatavot, mācīt, Tēvs, un arī lietot, Tēvs, pret cilvēkiem šajā pasaulē, kungs. Lai mēs nebūtu, kungs, mazgadīgi, nenobrieduši, bailīgi, Tēvs, ka mēs zinātu, kungs, ko atbildēt, kā atbildēt, kad caur Tavu svēto garu, kungs, Tu katru no mums varētu mācīt, mums stiprināt, iedrošināt un lietot. Jēzus, mēs lūdzam, lai arī uz priekšējot, kungs, mums būs kādas satikšanās, Tēvs, ar cilvēkiem, kā draudzē, katram individām, Tēvs, palīdz mums nenobaidīties, bet zināt, kungs, kad mēs varam saukt uz Tevi, kungs, un Tu vēlies katru no mums lietot to ticības mēru, kungs, ko Tu esi devis, Tēvs, ar tām dāvanām, Tēvs, lai pasludinātu, lai uzrunātu, lai aizlūgtu, Tēvs, lai pamācītu, Tēvs, lai vestu pie šīs patiesās atziņas, kungs. Tu redzi mūsu tautu, kungs, ka tā ir burvestībā, apmāta, maģijā, kungs, zīlēšanā, kungs, cik ļoti daudz tiek piesaukt šīs buršanas un burvestības un maģija, kungs, šajā jaungada laikā, Ziemassvētku laikā, Jēzus, lūdzu, esi žēlīgs. Mīļais Debes Tēvs, Tu redz, kā šie demoniskie spēki, kungs, saceļās un par tiem tiek rādīti raidījumi un veidots sižeti, kungs, arī par šiem
cilvēkiem, kungs, kas tādas lietas dara. Mīļais debes Tēvs, es lūdzu, lai nenotiek šī pievilkšana tālāk, Tēvs, bērniem, mazbērniem, kungs, apkārtējiem cilvēkiem, bet kad, kungs, šie cilvēki var atrast palīdzību Tevī, kungs. Tu zini, kungs, ka vēlams sola daudz, bet tas paņem pēc tam visu, kungs, kas cilvēkam ir dos. Tu vienīgais esi nācis dot dzīvību, Tēvs, brīvību, kungs, mieru, kungs, un paties Tēvs, gudrību, kungs, un palīdzību tikai un vienīgi pēc Tevis, un mēs pateicamies par to. Un paldies, kungs, ka Tu to esi arī Devis draudzēji, kungs, jo Tu esi mums galva, un mēs esam savienoti ar Tevi. Māci Tevis Tēvs mums to dot atkal cilvēkiem mums līdzās. Pamācību, iedrošinājumu, Tēvs. Jēzus vārdā aizlūdzam Devis Tēvs arī apsardzību. Mīļais, kungs, mēs lūdzam arī par Solveju, kungs, un par viņas ģimeni. Paldies par viņas ticību, drosmu un paļāvību uz Tevi, kungs, kā viņas sirds deg par viņas ģimeni un bērniem. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu rādi, kad viens, otrs, trešais, un tā viss, kungs, ko Tu viņai esi devis, kungs, ka Tu dod šo gudrību, kungs, šo īsto laiku saprast, Tēvs, nebaidīties uzrunāt, kungs. Tu redzi, kā šie pasaules runātāji, mēdī, kungs, kā šie pasaules spīkeri, kungs, ir dažādos veidos runā uz šiem bērniem, kungs, ir dienas, nekautrīgi, kungs, mācot savu mācību, Tēvs, un dod arī Solveigai gudrību, kungs, kā Tavu patieso vārdu, kungs, ienest iekšā, kā gaismu, kas izgaismo viņu dzīves, kā dzīvības vārdu, kungs, kas spēj dot dzīvību. Aizlūdzam Debes Tēvs par Lauri, pateicību, kungs, ka arī šajos svētkos, kungs, bija iespēja viņam būt Tavā namā starp brāļiem, māsām, Kristu, Jēzu. Es lūdzu, kungs, to labo darbu, ko Tu esi iesācis, Tēvs, šo mazo ticības sēkliņu, kungs, ko Tu esi sējis, šo vārdu sēklu viņa dzīvē, Tēvs, Tavu vārdu sēklu, tā ir varu un spēks uzaugt. Mēs lūdzam apsargāt to, ka nezals to nenomāc, apsargāt to, kungs, ka ēkšķi to nenomāc, apsargāt Debes Tēvs, ka šī zeme, šie akmeņi nav pārāk cieti, bet Tēvs, ka putni nenāk un to nenoēd Jēzus vārdā, bet ka viņi iekrīt labā, Tēvs, godīgā augsnē, kungs. Lauras sirdī, Tēvs, attīri šo zemes pleķīt, kungs, ko Tava vārda sēklē uzdīt, Tēvs, un izglāb Lauru Devis valstībā. Lai atkāpjās, Tēvs, viss ļaunums, kungs, kas ap viņu tinās, viss neticība, viss augstprātība, vai iedomība, Tēvs, vai grēki, kas viņu nomāca. Bet, kad cauri visam, kungs, viņš var sadzirdēt Tavu balsi, kungs, kas sauc viņu, Tēvs, Tavā tuvumā, kungs, izglāb viņu Devis valstībā. Aizlūdzām Debes Tēvs arī par brāli Gati, par viņu ģimeni, apsardzību, par Sintību, par Abigēlu, kungs, par Gati. Pateicību, ka Tu esi sargājis viņus ceļā, braucot no dzīvniekiem. Turpin Debes Tēvs viņus sargāt un sveitīt, lai visur, kur viņiem ir jābūt, lai nenotiek ķibeles, kungs, ne ar mašīnu, Tēvs, ne ar dzīvniekiem, ne cilvēkiem, kungs, riņķī. Kungs, pasargā viņu dzīvību un veselību, palīdz būt uzmanīgiem, lai nenāk miers, kungs, braucot. Debes Tēvs, lai arī miers un saticība valda viņu ģimenē, Tēvs, un ka viņi var pieaugt Jēzus Tevī. Mēs turpinām lūgt, kungs, par Gata veselību, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Mēs sakām, Tēvs, lai šīs slimības, kungs, lai šīs sāpes, kungs, tiek dziedināts, kungs, lai aiziet viss neveselības prom, lai šī miesa, ko Tu viņam esi devis, var atjaunoties Jēzus vārdā, ka plecs var nesāpēt un šī brukas vieta Jēzus vārdā, lai tās sadzīst, kungs. Mēs pateicamies, kungs, ka Tu esi mūsu ārsts, Tevi var dziedēt un glābt, un Tava vārda spēkā, kungs, joprojām slimiet kaut sviedināt un veseli. Mēs lūdzu vairo mums ticību, Tēvs, vairo Tēvs mums tiešām ticību un nenodot, kungs, lūgt par brāli, kungs, Jēzus vārdā, lai nāk šis atspirkšanas laiks. Aizlūdzam Devis Tēvs arī kopā ar Mārts, kungs. Vispirms jau apsvērdziet, kungs, par Mārts un viņu namu un ģimeni, Tēvs. Paldies Tev, kungs, par viņu sievu un bērniņiem, par Kristīnu Devis Tēvs, par Hanniņu un Albertiņu. Jēzus vārdā, Tēvs, lai pilnā mērā Tavu žēlistību un apsardzību, kungs. Paldies Tev, Devis Tēvs, par to vārdu, ko Tu esi licis viņu sirdī, Tēvs, šodien nest draudzēji. Dod spēku, kungs, dod mieru un pazemību, ticību, kungs. Visu, ko Tu esi viņam devis, to dot arī draudzēji, kungs, un mēs lūdzam apsardzību par viņu veselību,
par viņu dzīvību, Tēvs, par viņu ģimeni, Jēzus Kristus vārdā šajā brīdī. Un aizlūdzam Tevis, Tēvs, arī kopā ar viņiem, kungs, par Jānu un Signi, par Izabeli un Elizabetu, Tēvs, par šo ģimeni. Paldies, ka Jānis var būt šodien arī šeit ar bērniņiem. Jēzus, lūdzu, lai Tu stiprini, kungs, viņus veselībā, lai viss tas, kas nav no Tevis, no šīs slimības aiziet, Jēzu, Tavā varenajā vārdā no bērniem. Kungs, aizlūdzam par mazo Izabeliņu, kungs, Jēzus vārdā, Tēvs, šie krāpji, lai aiziet. Kungs, Tu redzi viņus veselību. Mēs zinām, kungs, ka Tev ir vāra dziedēt un glābt. Mēs lūdzam, Tēvs, kā draudz, lai Tavs vārds, kungs, pagodinās Izabeliņas dzīvē, Tēvs, un lai nāk pilnīgi dziedināšana. Mīļais Tēvs, Tu redzi, ka viņi ir slimnīcā, dod mieru vecākiem, dod Debes Tēvs atspirkšanas laiku, arī Elizabetei, kungs, atjauno viņas veselību, viņas imūnsistēmu, kungs, un mēs turpinām lūgt, kungs, apsardzību. Mīļais Debes Tēvs, Tu redzi, ka vēlas nāk ar savām ļaunajām būtām un mēģina, kungs, zakt, nokaut un nomaitāt, bet Tavā vārdā stāv rakstīts tam, turieties spēri pretī stipri ticībā. Un mēs lūdzam, Tēvs, uzcel savu mūru, kungs, aizsarg valnu, Tēvs, ap šo ģimeni, kungs. Tu redz, kungs, viņu ticību, viņu paļāvību. Es lūdzu atjauno mieru, kungs, atjauno Tevis Tēvs spēku, atjauno ticību, un lai nāk šis atspirkšanas laiks un pilnīgi dziedināšana Jēzus vārdā. Ja ir Tevis Tēvs kādu iemeslu, kas izraisa, Tēvs, šo neveselību, Tevis Tēvs, tiešām Jēzus vārdā, tas tiek dziedināts, Tēvs, atrisināts, Tēvs, neutralizēts, kungs. Un mēs lūdzam, Tēvs, svētību, pilnā mērā Tavu svētību, kungs, ko Tu esi paredzējis saviem bērniem. Tēvs, apsardzību, Tavu tūlu, Tavu klātbūtni, Tavu žēlistību un Tavu dziedināšanu par šo ģimeni. Un pateicīgi, Tevis Tēvs, pateicīgi, ka Tu esi, kungs, savus draudzes vidū, pateicīgi, ka Tu dari, kungs, mēs sacīstam, mēs lūdzam bez mitēšanās, ar pateicību, ar paļāvību, kungs, ka Tu dari daudz vairāk par visu, ko lūdzam un saprotam. Piedod, Debes Tēvs, jo esam kādreiz tik steidzīgi, kungs, un visu gribam ātri un šeit un tagad. Piedod, Debes Tēvs, ja mēs nenovērtējam par procesu, kam Tu ved mūs cauri. Es lūdzu, Debes Tēvs, māc mums paļauties, arī tad, ja tas ir ilgāks laiks, kungs, kad mēs gaidām savas lūgšanas atbildi, kungs, māc mums, Debes Tēvs, nezaudēt ticību, nezaudēt drosmi, nezaudēt, Debes Tēvs, paļāvību uz Tevi, uz Tavu vārdu, bet zināt, kungs, ka šo cīņu izcīnīs Tu, Dievs, un uzvara ir Tev, un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu esi spēcīgāks, kungs, par jebko šajā pasaulē. Tavu gudrība ir lielāka par ārstiem, Tēvs. Tavs spēks ir lielāks par zālēm, kungs. Mēs lūdzam, Tēvs, izstiep savu roku un kam ir kāda vajadzība, kungs, pieskaries, atjauno un ziedini. Pār visam, Tēvs, gods, slavu un pateicību. Pateicību, kungs. Pateicību, kungs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Paldies, Dāvid. Gatīgi, kur Tu esi. Dāvids Gatis iznāk priekšā, kam vēlēšanās īsās lūgšanās aizlūksim vēlreiz par viņiem. Citādi par Dāvidu nāc par Tev neviens vajag nelūdz. Kur Gatis? Gatī nāc lejā. Kam ir vēlēšanās droši īsās lūgšanās uzliekam rokas lūdzam par viņu, lai Dievs pieskarās un dziedina. Stiprie vīri. Jā, droši. Kas gribētu no vietas sēžot. Debes Tēvs, paldies Tev par Dāvidu, par šo draudzes gan, ko Tu mums esi dāvinājis, kungs, un Tu redzi viņu sirdi, ka viņš lūdz par mums visiem, un Tēvs tiešām, ka varam just tādu mīlestības lūstošu no viņu, un Debes Tēvs tiešām dod kā draudzē mums iestāties lūgšanās par viņu, gan garīgi, gan arī fiziski, Tēvs, Tu redzi viņu veselību, Tu redzi šīs aizkristušās ausas, kungs. Ja tur ir kāds iekaisums vai kaut kāda nelaba lieta, Debes Tēvs, lūdzam Tavā vārdā, pieskaries viņam un dziedi. Kungs, paldies arī Tev par Gatu, Tēvs, par šo vīru, kas cenšas dzīvot, Tēvs, pēc Tava vārda, pēc Tavas līdzības. Kungs, tiešām sveitīdams, sveitī viņu namu, kungs, un
Tu redz arī šīs ilgstošās veselības problēmas, kas viņam traucē, kungs, un kas dod tādu diskomfortu un nemieru, bet ja es tavā vārdā mēs lūdzam, mēs zinām, ka tu spēj dziedināt. Un tiešām, ja ir vajadzīgs vēl kaut kāds laiks gaidīt, tad kungs dod spēku, pacietību, gudrību un tajā pašā laikā arī neatlaidīgi gaidīt uz tavu brīnumu un palīdzību. Amen. Tēvs tiešām pacel savu laiku viņiem, Tēvs apgaismo par viņiem savu laiku, Tēvs tiešām, lai plūst, Tēvs, lai plūst brīvība, Tēvs, lai tā brīvība ieplūst, Tēvs, garīga brīvība, Jēzus vārdā, brīvība no visām slimībām, brīvība no visas nospiestības, viss tādas. Un šis smagumi Jēzus vārdā, un šī garīgā smagumi Jēzus Kristus vārdā, lai brīvība ieplūst. Lai tiešām, ka viņi var uzelpot, Tēvs, ka viņiem uzaug šīs jaunās pārvērts, Tēvs, Jēzus vārdā, ka var iepūst savu gāru, Tēvs, tajās, ka viņi paceļās pāri visam, pāri katram ienaidnieku spēkā, pāri katram ienaidnieku kontrolē, pāri katra ienaidnieka lamatai Jēzus vārdā, ka tavu eņģeļi nes uz rokām. Slava, kungs, slava, lai atraisās šī dziedina, lai tā ir paliekoša, nevis kaut kur aizēja pēc tam prom, Tēvs, Jēzus vārdā, tā ir paliekoša, tiešām stipri pamat, Tēvs, Kristus pamatiem, Jēzus vārdā, slavu Tev, Dievs, jo ko Tu, Jēzus, atslēdz, to neviens nevar aizslēgt. Mēs atraisim šo dziedinu, Jēzus vārdā, tagad Jēzus vārdā, slavu Tev, kungs, paldies Tev, mums amen. Slāva, kungs, ka Tavu žēlastība nav nekur tālu, bet viņi ir šeit. Un Tavu dziedinošā roka ir tagad par šiem brāļiem un uz šiem brāļiem, Tēvs. Un es zinu, ka mēs drīkstam Jēzus dēļ, kungs, pie Tevis tuvoties un lūgt šo žēlastību. Nāc un pieskaries savu to roku pie viņiem abiem, Tēvs. Un lai notiek šī zīmes un brīnumi. Tie brīnumi un zīmes, Tēvs, kurus arī viņi neredza savā miesas acīm. Tad ir viņu gar acis, ka viņi var ieraudzīt. Tavu dziedināšana ir šeit, klāt, Tēvs, jo Tu esi ar tiem, kas Tevi bēdās un grūtībās piesauc. Tu nevienu neatstum. Un es zinu, un sirds ir noskumuši, Tēvs. Atnāc, Tēvs, pie mums. Pagodinās pie mums. Esi žēlīgs, kungs. Nepiemini, Tēvs, mūsu pārkāpumus un grēkus. Es zinu, ka mēs Tevi daudz esam apēdinājuši dažādā veidā, piedot to, kungs. Bet ļauj, lai Tavs spēks ieplūst viņos, Tēvs. Lai ieplūst, Tēvs, Tavs brīnišķīgais spēks un Tavu dziedināšanu. Jēzus Kristus vārdā. Paldies, Dievs. Ne ar varu, ne ar spēku, bet tā kunga gara, tā sakristās kungs. Paldies, Tev svētais, kas tas, ka Tu šeit vietā šeit. Ne mūsu panākumu, bet Tavu spēks, kas nomāk. Paldies, Tev svētais, ka Tu pieskari, un visas lietas, kas nevajadzīgi, Tu kungs apšķieri. Kā Pāvils vārds saka, mans Dievs atminēs katru jūsu vaisību pēc savas pilnās godības pagātnes Kristus Jēzu. Amen. Jēzu Kristu, lai Tavu dziedinošais spēks, kas māca dāvī par gāru. Ja katram ir savu vajadzību, Jēzu, to aptraukšīs kausas, vaļā nevis dziesmas. Atjaunos pilnībā dzirde, kungs, dāvinams, arī vispārējais ķermenis un miesa, kungs, arī vesela, kungs, ar šo darīt, ar pasaulīgos darbus, kā par ugunsdzēsē strādājot, un arī garīgo darbu, kungs, darbs draudzē, kungs, un došos spēku, miesīgo, kungs, un arī garīgo, kungs, atrauj visas, paņem prom visas nevajadzīgās slimības, kungs, jā, un vies šiem pārbaudījumiem, arī ļauj, es Tev lūdzu Jēzu Kristu, lai Tavs dziedinošās asins nāk par Dāvida, kungs, par Dāvida ķermeni, kungs, aleluja, Jēzu Kristu Tavā vārdā, kungs, es lūdzu, apžēlojies, kungs, sveitī, kungs, arī lūdzu par Gati, kungs, ka Tu dziedini viņam šīs par rokas, un Tu redzi, ka tās ir nepieciešams daudzām lietām. Kungs, Tu mums esi devis ar tām daudz lietas arī darīt, kungs, ka Tu dod spēku, atjaunos spēku šais vecos locītavās, kungs, muskuļos saistāvdos, kungs, ka Tu visu šo te atjauno, kungs, arī, kungs, lai šī te bruka pazūd debesi nāc, mums tiešām Tavā dievišķajā spēkā, Tavā dievišķajā brīnumā, Tavā dziedināšana,
šīs spēkā mums tiek šī dziedināšanas upe arī tek caur gata miesu, kungs, un ka tas viss tiek paņemts, izskalots prom un atjaunot tev svaigs ūdens ieplūst, kungs, un dziedināšanas spēks ir pār gati arī, un es tev lūdzu, kungs, un sveiti apu šo vīru, viņu ģimenes, viņu nāmu, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Dievs Dievs Tēvam par visu, ko viņš dara un darīs. Un, kā ir teikts, pieiet pēc bailēm pie šīs žēlastības kroņa. Saņemiet apžēlušanu. Saņemiet palīdzību īstenībā. Nevajag baidīties. Nevajag baidīties sagaidīt, kad Dievs darīs. Dievs sveitā. Visiem, lai jau visiem es jau iepriekš sasveicināju, slavu Dievam, tāds sen nav būs tāds uzbraukums uzreiz. Es ceru, ka Dievs man lietos. Es aizlūdzu, debes Tēvs, tiešām paldies, ka es varu būt šeit, Tēvs, un ka tu man lietos, Tēvs. Es lūdzu, ka tu liec tiešām vārdus uz manas mējās, Tēvs. Un ka tu šo nepilnīgo uzrunu, Tēvs, kur tu esi līdz manā sirdī sagatavot, Tēvs, es lūdzu, ka tu to izmanto, Tēvs, ka tu caur to runā un ka tu aizskat, ka tu tieši iedod to, kas katram vajadzīgs, Tēvs, katram tavam bērnam, ka katrs saņem šo dienšķo maizi no debesīm. Tēvs, es lūdzu, Tēvs, ka tu atrais draudzē arī šo sveitību, Tēvs, kas man uzrunāja, kamēr mēs lūdzāmies. Tiešām, ka ja ienaidnieks nāk pie mums pa viens tevi, ka tas bēg pa 7, un ka tas nebūtu otrādi mūsu dzīvē, bet ka tas tieši tā kā tavā vārdā šajās svētībās aprakstīts, ka ienaidnieks nāk pa viens tevi pie mums un bēg pa 7, Tēvs. Es lūdzu, ka tu nostājies mūsu priekšā, Tēvs, un uzvar tās uzvaras, Tēvs, šīs garīgās cīņas, ar kur katrs cīnās, Tēvs. Un pat kur pakrītas vai pārbūrs jau cīnīties, Tēvs, es lūdzu, ka tu iedes jaunu spēku, Tēvs. Ka tu iedes jaunu spēku, Tēvs. Un es lūdzu, ka es sasājas Jēzus vārdā kādu vēlnu spēku, kas neļauj taviem bērniem sadzirdēt no tevis. Vai katru vēlnu, kas kā putns mēģina nolaupīt šo sēklu sēto, Tēvs. Es vienkārši sasājas un aizliedz to nozakt. Bet es lūdzu, ka tu sagatavo katras sirds augstni, Tēvs, ka tas vārds ir iekrist, Tēvs. Arī caur man nepilnīgi, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Halleluja. Slavu Dievam. Halleluja. Kāds domā, vai Dievam ir ko teikt priekš tevis? Viennozīmīgi, ne? Dievam ir ko teikt tev. Un kā domā, ja tu šodien satikt Jēzus vaigā, par ko jūs runāt? Par ko jūs runāt? Padomā. Ja šodien satikt Jēzus acs pret acs, par ko jūs runāt? Vai paņem nost, kas vēl ir liekas? Kas liekas, vai ne? Jā. Amen. Es domāju, ka Dievam viennozīmīgi būtu ko mums teikt, un es domāju, ka katrs ir kaut kādā mērā sapņojis satikt Jēzus tā acs pret acs, lai varētu piedzīvot to viņu pilnīgo klātbūtni, lai sastaptu viņu un lai vienkārši runātu ar viņu. Un es gribētu šodien tieši, ka mēs domājam, pārdomājam un iedomājam kāds mūsu dzīvēs, ko Dievs grib runāt uz mums un kā mēs ar viņu varam komunicēt un cik bieži mēs komunicējam ar viņu. Jo es ticu, ka uz katru Dievu bērnu Dievs grib runāt, jo viņa avis dzird viņa balsi.
Un tu nevar teikt, nē, uz to brāli runā, uz to māsu runā, bet uz mani jau nerunā Dievs. Tā nav patiesība. Patiesība tā, ka katrs, kas Jēzum tic, kas ir uzticējis savu dzīvi, katrs var dzirdēt, katrs var sajust, katrs var piedzīvot. Pat ja ir kādi šķēršļi vai kādi traucēkļi, tad es ticu, ka Dievs ar laiku tos var noņemt un uz katru Dievs var runāt. Un pašā sākumā es gribētu, ka mēs ieskatāmies, mums laik zvana telefons, laikam vēlams gribu izdaut man no ierīces, bet, slavu Dievam, lai Dievs sveiki. Jā, un sākumā gribētu, ka mēs apskatāmies pašā sākumā Bībeles, apskatāmi Bībeles, jo sekot līdzi, kam nav tie saspita ausis un klausās. Un interesanti, ka mēs skatāmies šo radīšanas stāstu, tad mēs redzam, ka Dievs ļoti daudz runāja. Tur bija tāda tieša komunikācija. Un kur rakstīts 1. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, 8. pantā. Tas jau bija brīdis, kad jau viņi bija krituši grēkā, bet tur tāds pants ir. Tad viņi dzirdēja Dievu to kungu, kas dārzā staigāja dienas vēsmā. Tad cilvēks un sieva paslēpās, bet tur pirmā daļa, ka viņi dzirdēja, ka Dievs staigā dienas vēsmā pa dārzu. Es domāju, tas tā aina, tā iztēlojas, liekas, es nezinu, man tas ļoti sirds sasiltā, ka tu varētu staigāt, vienkārši bez īpaši piepulses, lai būtu Dievu tādā tuvumā, redzēt viņu, dzirdēt, un kad tu skaties visas tās pirmās nodaļas, tu redzi, ka Dievs brīvi tā komunicē viņiem, un ir tā saruna visu laiku, un nav tā, ka visu laiku cilvēki tur vienkārši dzīvo tajā dārzā, tur dara to, ko Dievs līdz darīt, bet viņi nerunā. Tur visu laiku ir šī komunikācija. Un interesanti tas, ka arī pat tād, kad viņi jau bija krituši grēkā, tajā 3. nodaļā, kur šūsku viņus pievīļ, viņi ņem no to, ko nevarēja ēst, no ļaunu labi atzīšanas koka, un ēd, un viņi kļūst grēcīgi caur šo nepaklausību. Pat tad Dievs turpina runāt ar viņiem. Ievērot to gan pirms, ka viņi krīt grēkā visu laiku notiek šī saruna, un arī pēc tam. Tātad pat grēks nav šķērslis, lai tu komunicētu ar Dievu, ja? Lai tu varētu sadzirdēt viņu. Un 1. nodaļā ir rakstīts, kur Dievs kas bija papētījis šos pantus, 1. nodaļas 26. 27. pants, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un interesanti, ka tu pasties tiem pantiem, ko tu Dievs tur runāja? Es kādreiz uzdošu šo jautājumu, ko Dievs tur runāja tajā brīdī? Viņš saka, darīsim pēc mūsu tēla. Arī, kad oriģinālā tu tā pastīsies, tur, cik saprotu, arī ir šis, ka Dievs tā kā sanāk pats sevī runā. Un te jau parādās pirmo reizi, ka tā trīsvienība, ka ir Tēvs, Dēls un Svētais gars. Ja? Tajā brīdī varbūt nebija vēl dēls, bet bija vārds. Ja? Es varbūt tik precīzi teoloģis nepateikšu, bet viņš tā kā sevi komunicē, darīsim pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un jau pašā sākumā Dievs parāda, ka ir šī komunikācija. Ir šī komunikācija, un Dievs saka, mēs darīsim cilvēku tieši tādu pašu. Pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, ja? Pēc savu tēlu un pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti un sievieti. Gan vīrietis, gan sieviete ir līdzīgs Dievam. Līdzīgs Dievam. Gan, es nezinu, vai pēc izskata tieši, bet
Bet pēc tās uzbūves, kā mēs esam izveidoti. Un viena no tām svarīgām lietām, protams, ka valda, vai ne, jo Dievs valda, viņš darīja tādas mazas valdniecības. Šeit ir zemes, lai mēs valdītu par zemi, par dzīvniekiem, par putniem, par visu dzīvo radību. Ja? Bet šodien, ko es gribu uzsvērt, ka šo komunikāciju, arī to viņš radīja līdzīgi kā sev, ka viņš radīja arī mūsu spēju komunicēt. Ja? Un interesanti, ka tu skaties uz to radīšanas stāstu, liekas, viņš tāds varbūt bērnišķīgs. Ja? Tu izlasi, viņš tāds baigi vienkāršais. Nav tur nekas tur baigā zinātne nenormālākā, kaut kā tur nanodaļiņas, kaut kā tur vienojās, kā tur cilvēki tur viss šūnas savstarpēji sarunā. Bet tur tik vienkāršā valodā uzrakstīts tik ļoti visaptverošas lietas par visu cilvēku, par katru cilvēku uzbūvi, par katru, par visu pilnībā, ja? Gan kā pasauli uzbūvēti, gan kā cilvēki uzbūvēti, gan par visu, par morāli, par pilnīgi visu. Un liekas, tas īstenībā tik fascinējoši, ka Dievs var pateikt kaut ko tik vienkāršu, un tas būtu tikpat, tāpat laikā tik ļoti universāls un tik ļoti dziļš. Jo, ja tu vairāk tu lasīsi, iedziļināsies tajā, tu sapratīsi, cik dziļš tas viss ir, tas teksts un tas, ko Dievs tur ir ielicis iekšā. Un interesanti, kas man arī uzrunāja, ka es gatavojos, es domāju, kur ir tādas vēl Bībelē, tieši vecajā derībā, kur Dievs tā acs pret aci runā ar cilvēku. Un es atcerējos tādu stāstu, arī no 1. Mūzes 18. nodaļas. Tur ir stāsts par Ābrahāmu. Un pirmajos 2 pantos izlasīšu 18. nodaļā. Un tas kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, ka tas dienas veicē sēdēja savas telts durvīs. Un viņš pacēla savas acis un skatījās, un raugi 3 vīri stāvēja viņu priekšā. Un es visu nelasīšu, bet nedaudz atstāstīšu, kas tur rakstīts. Ābrahams dzīvoja savu dzīvi, vadījās pēc tā, ko Dievs viņam bija teicis, uzrunājis līdz sirdī, garā iedvesis, ja. Un šajā brīdī viņš tur ir, un rakstīts, ka Dievs pats parādījās viņam, kad lasīs tālāk, tiešām ieraudzīs, ka tur ir tās 3 personas, ka, cik saprot, 2 no tiem ir eņģeļi, un 3. pats Dievs. Un man liekas, šī tāda vieta Bībelē, kur vecajā derībā, kur reāli Dievs pats atnāk kā cilvēks. Un tas man ļoti tā fascinē, ka arī, tas ir bijis, tas ir Dievam iespējams. Ka pirms Kristus piedzimšanas, ja, cik varbūt teologs saka, ka Jēzus tas bija. Es nezinu, vai pats Jēzus tas bija vai kā, bet ka reāli viņš atnāca. Es nezinu, vai viņš tā uzreiz saprata, ka tas ir Dievs. Bet pēc tā, kā viņš rīkojas, var noprast, ka viņš jūta, ka tas ir viņa kungs, vai ne? Viņš ir uzrunā mans kungs. Un ne tikai kā tā pieklāja, bet ka viņš saprot, ka tas ir Dievs. Un tālāk, protams, ir tā saruna, ka viņš saka, ka viņiem būs tas bērns, vai ne? Pat tādā sirmā vecumā, kad viņa sieva jau sāra domā, man jau ir menopauzes, ten brīvs, vīrs ir vecs, pečuks, vai ne? Kas tur var sanākt? Un pasmējās, un Dievs saka, kāpēc tavs sieva smējās, vai ne? Un viņš saka, pēc gada atnākšu, un jums būs bērns. Man arī noteikti liktos tā, ja būtu vecs večuks. Nekas no tām lietām nav iespējams. Un pēkšņi saka, Dievs, jums būs bērns. Lai gan viņi visu laiku bija gaidījuši, ka Dievs bija apsolījis, ka viņā tiks sveitītas visas tautas caur viņa dzimumu. Ja? Un tiešām Dievs arī darīja to brīnumu, un pēc gada atnāca, un Sāra bija gaidīja bērnu, ja? Ko viņi ilgi gaidīja. Un tad tālāk ir tā saruna
kur tā kā Abrahams runā ar Dievu. Dievs saka, vai man būs slēpt no savu kalpa to, ko es taisos darīt. Tur bija tālāk par Sodomu un Gomoru, kad Dievs grasījās viņu iznīcināt, un tad Abrahams centās. Viņš saprata, ka tur ir viņa radinieks Lats, un viņš centās visādi tur sadīvot ar Dievu. Nu, varbūt, ka tomēr kāds tur taisnais, varbūt, ka neiznīcina. Un beigās arī Dievs izglāba Latu, protams, tālākās nodaļās var lasīt. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, ka jūs ieraugat, ka Dievs vienkārši ir un runā. Dievs vienkārši atnāk pie tevis un runā. Kā cilvēks, tā cilvēks ar cilvēku, ja? Un kad Dievs gatavs pazemoties tik zem, kļūt kā mēs, Jēzus atnāca, viņš pazemojās. Pats Dievs visvarenais atnāca, lai varētu komunicēt ar tevi, lai varētu cilvēku piedzīvot, ka viņš ir īsts, patiess. Un, protams, vissvarīgākais, ka varētu šo grēku iznīcināt pie krusta un mēs labi glābt. Tas, protams, pats svarīgākais viņa uzdevums un misija. Un arī to, ko Jānis vēlāk, kad jau Jēzus bija mirs un augšām cēlies, Jāņa vēstulē, pirmajā Jāņa vēstulē, 3. nodaļā, tur ir teikts, astotajā pantā, kas dara grēku ir no vēlna, jo vēlns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls atnāca, lai viņš iznīcinātu vēlnu darbus. Un te Jānis pasaka, Kristum bija viena misija, lai viņš atnāktu un iznīcinātu to, ko mēs lasījām, ka Sātans pievīla, vecā čūska Sātans pievīla cilvēks, ka ņēd no labu un ļaunu atzīšanas koka. Viņš atnāca, lai iznīcinātu visu to, šo grēku, šo ko, kas mūs šķir no Dieva. Viņš atnāca, lai iznīcinātu to. Atnāca, lai atjaunotu to ēdeni mūsos. Protams, nepilnīgi, jo pilnīgi mēs sasniegsim tikai tad, kad Dievs viss pilnībā būs piepildījis, ja, kad būs jauna debes, jauna zeme. Bet viņš atnāca, lai atjaunot šo saikni, ka tu vari atkal komunicēt Dievu, ka tu vairs nebūtu naidā ar viņu, bet ka tu varētu ar viņu komunicēt. Tu nevairs kā vergs un kungs, ja, bet kā bērns, ja, ka tu varētu nākt pie viņu, ka tu varētu vienkāršībā nākt pie viņu, tāpēc, ka Jēzus ir samaksājis par tevi, un ka tu varētu komunicēt ar viņu. Un, kad mēs skatāmies visus šos piemērus no Bībeles, liekas, varbūt tie ir baigi augstie un lielie, kāds, vai tiešām es tā varētu, kad pats Jēzus atnāk pie manis un runā ar mani. Bet viss tie īstenībā, viss tas, kas Bībelē rakstīts mūsu pamācībai, ja? Un tas, ka mēs tieši to pašu varam arī piedzīvot. Ka mēs tieši to pašu varam piedzīvot, ka mēs varam komunicēt. Un ir arī tāda, protams, liecības, kur cilvēki tiešām ir redzējuši Jēzu un sapnī sastapuši vai redzējumā vai jutuši tādu spēcīgu klātbūtni, ka tiešām sajūt, ka Jēzus ir tepat blakus. Un es atceros, mēs vienreiz mums bija tāds vīri kā pasākums, mēs gājām mežā iekšā, gavējām, un riktīgi traki, īstenībā, bija tāds augsts laiks, gavējām, riktīgi lūdzām, slavējām Dievu, tās, fiziski tas nebija patīkami, bet mēs riktīgi sacerot, mēs vēl lūdzam, vienkārši bija tāds vakarās tumšs pie uguns, kur mēs lūdzam, dalamies ar kādām atziņām, slavējām, un es vienā brīdī, kad mēs slavējām, es tieši reāli sajūtu, ka tiešām Jēzus ir tepat blakus, un ka viņš tā kā atnāk, un tā kā kādam uzliek roku tā uz plecs, vai tā kā... Un tas man pilnīgi tā, es atceros, man pilnīgi tāds stirpiņas iziet. Un tas liekas tāds, wow! Tu esi pilnībā tādā drūmā vietā, tā teikt, fiziski.
ne miesai nepatīkam, kad augsts, sveiš lietas, vēl nevis ēst, gribās ēst. Un, kad tu redzi reāli, Jēzus atnāk, un tu sajūti, es fiziski to varbūt neredzēju, bet es reāli jūtu to, es nezinu, kā es to tā sajūtu un redzēju, bet es reāli jūtu, ka Jēzus tiešām atnāk pie mums, tur tajā tumšajā mežā. Un es ticu, ka, ja es to varēju piedzīvot, tad arī tu to vari piedzīvot. Tas nav tikai priekš atsevišķiem izredzētiem, bet tas ir priekš visiem Dievu bērniem. Varbūt es domāju, kur arī tā raksturiet ir, kad paši nezinādam, jūs esat ar savu viesmīlību uzņēmuši eņģeļus savā namā. Un es ticu, ka varbūt ka mēs pat citreiz neapzināmies un nejūtam, tiešām to Jēzus tā klātbūtne ir bieži vien bijusi mums tā klātsošā. Un bieži vien viņš varbūt mūs pasargājis vai darījis kādas lietas, ko mēs pat neapzināmies. Un bet uz ko es gribētu mudināt? Es gribētu mudināt, ka tu iekāro šo komunikāciju ar viņu, ka tu varētu sadzirdēt un ka tu varētu piedzīvot viņu tā personīgāk, tuvāk. Ne tikai tā, ka baznīcā, tur foršu uzrunu vai kāds tur foršu sludinātājs bija vai tur slavēšana ritīgi, jaudīgi bija. Tu aiziet pa nedēļu un tu varbūt tā ikdienas rutīna, tāda vienmuļu, un tu neko no tā nejūti, nepiedzīvo, bet es gribu tevi mudināt uz to, ka tu arī savā ikdienā vienkārši sāc būt tu pats ar Dievu. Ja tu esi uzticējis Jēzum dzīvi, tu var būt kā bērns vienkārši nāk, kā liecībās vēl teikt, ka bērni jūtas droši, viņi vienkārši, viņi ir tādi, kādi viņi ir, viņi tur neizliekās, viņi tur ir dusmīgi, viņi ir dusmīgi, ja viņi sakreņķējušies vai beidīgi vai baili, viņi ir vienkārši tādi. Un es gribu tevi iedrošināt, ka tu atrod šo drošību viņā, ka tu vari būt tu pats viņa klātbūtnē un piedzīvot šo dzīvo komunikāciju ar viņu, šo dzīvo saikni ar viņu un sajūties droši un būt tu pats un neizliecies. Zin kā, es atceros, tikko es nācu pie Dieva. Sev liekas tā, pašam jau tā pasien, bet es atceros, gribējās tā tomēr labāk izskatīties Dievu priekšā. Tā, ka es esmu varbūt tāds labāks cilvēks vai tāds dievbijīgāks vai pareizāks vai ne. Bet, tā jau īstenībā nebija. Es sev mānīju, es gribēju, es sev mānīju, jo Dievs jau to visu redz cauri mums. Un vienā brīdī es sapratu, priekš kam tas viss vajadzīgs? Kāpēc nevarētu vienkārši būt tāds, kāds esmu pie Dieva? Ja jau viņš mani pieņems, ja jau viņš man piedevis, kāpēc es nevaru būt tāds, kāds esmu? Un tas tāds tā kā uzticības solis pretī Dievam. Es izvēlējos, es būšu atklāts pret sevi un pret Dievu, ka es būšu tāds, kāds esmu. Un tā komunikācija ar Dievu iegūva vēl dziļāku tādu gultni, ka tu runā ar Dievu pilnīgi par visu. Pilnīgi par visu, kas tev nomāc, pilnīgi par visu, kam tu ej cauri. Un es iegūvu Jēzu kā labāko draugu. Tas bija ļoti grūts un smags laiks manā dzīvē. Skāja savu depresiju. Es pilnībā nošķīros no visiem, jo es sapratu, ka pilnīgā sauzās iebraucu savā dzīvē un ka es nevaru tā dzīvot. Atskāt, ka es pilnīgi visu sabojājis savā dzīvē. Viss atšķirējis. Un man vienīgā cerība bija viņš. Un tiešām es gāju ar tādu dziļu depresiju. Un tad tas, ka es viņu varēju būt es pats ar viņu, es domāju, ka tas man ļoti palīdzēja. Un iztikt ārā no tā visa. Un nedzīvot vairs tajā. Tikt vaļā no visas tās saistībām ar vēlnu, caur visām tām okultām lietām, ko es darīju, gan visām alkohola narkotikām, ko es biju darījis. Ja? Jo tas viss nes tavu garīgo bagāžu līdzi. Tā nebija laba bagāža, ko es stiepu sev līdzi. Ar to, ka es nācu, biju paties, atzimu savus grēkus,
Ar to reāli Dievs man arī atbrīvoja. Un, jo ātrāk tu kļūsi atklāts pret Dievu, jo ātrāk tu iekāros būt tuvāk viņam, jo ātrāk būs tavu atlapšana, jo ātrāk būs tavu brīvību. Jā. Un es domāju, ja Dievs ir radījis saziņu ar viņu, tad kāpēc tu domā, ka viņš negribētu komunicēt ar tevi? Kāpēc tu domā, ka viņš negribētu tieši ar tevi runāt? Tieši ar tevi vienkārši būt un sarunāties. Tas nav tikai tādā īpašā brīdī es tikai varu saņemt no viņu, vai tu īpaši kavējot nedēļām saņemt vārdu. Es ticu, ka Dievs grib daudz biežāk runāt, nekā mēs paši iedomājamies. Viņš grib runāt uz tevi. Tikai jautājums, vai tu gribi sadzirdēt, vai tu esi gatavs klausīties uz to, ko Dievs grib pateikt tev. Protams, tam visam ir vajadzīga ticība. Ticība, ka tu saņemsi. Jo arī Ebreju vēstulē 11. nodaļā, kas tās ticības nodaļa rakstīts ir 6. pantā, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tātad, kad tu nāc pie viņa, tad tic, ka tu arī saņems, ka tic, ka Dievs, ka tu viņu meklē, viņš tev arī atmaksās. Un ja Dievs to ir teicis, tad kāpēc, lai viņš to nepiepildītu? Kāpēc, lai viņš to nepiepildītu? Tic, uzticies tam, ka tu saņemsi. Uzticies tam, ka arī tu vari sadzirdēt no viņa. Un daudz biežāk nekā tev pašam liekas. Un mēs nesen braucām ar ģimeni uz Latgalu, uz svinībām, un mēs sievu lasījām, viņi bija nopietni grāmatu, Sinēt Graudiņš. Pazīstams brālis, viņu sarakstījis, riktīgi liels prieks, visu laiku tā, es nezinu, vai negribēju atrast laiku, nebija man tā prioritāte sākt lasīt to grāmatu, bet mēs kaut kā sākām lasīt, un es gribu nolasīt vienu pārdomu no tās grāmatas, kas man ļoti uzrunāja. Rakstīt bija Jēzus, to dzirdējumu sacīja, nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābt no Lūkas evaņģēlija. Un šodienas pārdomas, kādu dienu pie Jēzus pienāca kāds vīrs vārdā Jāirs un teica, man mazā meitiņa ir ļoti slima. Viņa ir tuvu nāvei. Vai tu nāksi uz manām mājām un lūgsi par viņu? Jēzus piekrīt doties, bet pa ceļam viņam visu laiku nācās apstāties, jo cits pēc cita cilvēku viņu aizkavēja. Visbeidzot kāds sacīja, Jēzus tu vairs nenāk par vēru, jo meitene ir mirusi. Ļaudis bija apbēdināti un ļoti satriekti, bet Jēzus Jairam teica, nebīsties, tikai tici, un meitiņa būs vesela. Ievēro vārdus, tikai tici. Tas bija vienīgais, ko Jēzus sagaidīja no meitenes tēva. Jēzus aizgāja pie meitenes, uzlika viņai roku, un meitene kļuva vesela. Ja arī tu šobrīd esi satriekts par situāciju, kurai risinājums šķiet neiespējams, un dabiski nav redzams, kā tu varētu izķepuroties, apzinies, ka viens no svarīgākajām spējām, ko Dievs tev ir devis, ir spēja ticēt. Dievs tev saka to pašu, ko viņš teica meitenes tēvam. Ja tikai tu ticēsi, es pārmainīšu tavu situāciju. Ja tikai tu ticēsi Dieva apsolījumiem, tu redzēsi brīnumu un piedzīvosi uzvaru. Un tas man ļoti uzrunāja un pašam liek aizdomāties par tām reizēm, ka tiešām liekas, tā situācija ir tik sarežģīta un tik nesaprotam, kāpēc nav tā atbildi uzreiz, vai ka tik ilgi ir jāgaida uz to atbildi, un liekas, bezcerība tāda, cerēs varbūt laužas virsū, bet Dievs prasa tikai tici,
tikai tici, un tu redzēsi, ne? Un tu redzēsi to brīnumu. Es iedomājos to situāciju, ka tavs bērns jau slimības gultu, viss viņam jau uz beigām viņa dzīve iet, pat vēl nesāpusies īsti. Un Dievs tev saka, tikai tici, nekāds pavisam nereāli, ne? Nereāls risinājums, kur vēl ārsts visu kaut ko sastāst. Mūsdienās tad varbūt nebija tāda sastāstīta. Varbūt vieglāk bija ticēt, bet vēl ārsts sastāst kādu brīnumu. Vienkārši vispār bezcerīgi. Bet tas, ko Dievs, kā mēs redzējām, ir Dievs, viņš saka, uzticies, tikai tici. Tikai tici par šo situāciju. Labi, varbūt šitā ir ļoti liela situācija, bet tieši tāpat tas arī strādā visās mazajās situācijās. Nepadodies ar pirmo reizi, kad tu esi prasījis Dievam kādu atbildi un tu neesi saņēmis, bet tikai tici, uzticies. Ko tu pazaudēsi, ja tu vēlreiz uzticēsies? Tu jau neko nepazaudēsi, tu pazaudēsi tikai tad, ja tu neuzticēsies un vairs neticēsi. Tu īstenībā neko nevar pazaudēt. Tavu ticība tik pieaugs katru reizi, jo tu ilgāk turpinās izvēlēties, ok, Dievs, es ticu. Es ticu, ka es saņemu. Es ticu, ka es saņemšu šo atbildi no Tevis. Es ticu, ka es sadzirdēšu no Tevis. Ka mans ausis atdarīsies un es sākšu dzirdēt Tevi. Tikai tici. Nekās tik vienkārši, bet tikpat laikās sarežģīt, vai ne? Mies pretojās. Šaubas nāk, vai tiešām tas tā būs, vai tiešām arī šajā reizē kaut ko Dievs palīdzēs, vai pateiks man kāda rīkoties, tikai tici. Nekad, ja tu paprasīsi visiem ticīgiem cilvēkiem, vai par tām reizēm, kad viņi ir ticējuši līdz galam, ja tu viņiem paprasīsi, vai viņi nožēlo, es nedzirdēšu. Man liekas, nesaņemsim tādu atbildi, jā, es nožēloju, ka es ticēju. Man liekas, nebūs tāda cilvēka, kas tā pateiks, jo tur nav ko nožēlot tam, kas uz Dievu paļaujās. Tur nebūs ko nožēlot. Tu tiešām, tas tev nesīs labumu tavā dzīvē. Pat ja tu to uzreiz nesaņems, varbūt ilgāks laiks paies, turpini ticēt. Es atceros, bija tās Dieva vīrs, Smits Riglsvots. Un viņš bija ļoti spēcīgs brālis Kristu, kas, kad es palasīju viņa tās grāmatas, redz, ka viņš ir ļoti, viņam bija ļoti dzīves attiecības ar Jēzus tūs. Un viņš lūdz ļoti daudz par slimajiem, viņš gāja slimnīcām, viņš taisīja dziedināšanas dievkalpojumus, un cilvēki viens pēc otru tika dziedināt. Tur tādas brīnuma lietas notika, liekas, vai vispār tas ir iespējams. Atnāk cilvēks ar vējas bumbulu tādu lielu, viņš par to bumbulu uzsika, bumbulis nokrīt zemē, un visi cilvēki no vējas metēs zemē. Liekas, ja es to redzētu, vai es spētu tam noticēt. Bet viņam bija viena problēma. Viņam pašam bija nierakmeņi. Mēs zinām, tas ļoti viegli atrisināms ar mūsdienu metodēm. Padzer kodas zāles, un viņi izšķīst un viss kārtībā. Bet viņš bija, tajā laikā laikam vēl nebija tādas zāles. Un viņš bija tā kā izteicis tā, ka man neviens skaupels man mies negriezīs. Un viņš uz to stipri stāvēja. Un iedomājieties, dienām reiz 1000 cilvēku dziedināt. Un viņš 3 gadus cīnījās ar to. Viņam, kā aiziet uz to, asins jāčurā, sāpēs lielās jādzīvo. Un iedomājies, cik tur ir viegli šaubīties. Un aprēkoties pret Dievu, teikt, kāpēc viss dziedina caur mani un man nevar, vai ne? Un pēc tiem 3 gadiem Dievs viņu dziedināja. Un pēc tam viņš liecināja, un arī tajā grāmatā rakstīt, ka īstenībā viņa ticības ar to pieauga. Ka viņš spēja ticēt pat tad, kad liekas, kāds sakars, ka viņam tā ir vai ne, bet viss Dievs dziedina, man nedziedina. Bet ka viņš noturēja to ticību līdz galam. Un es, protams, ceru, ka nevienam mums nebūs
tādas trakas lietas dzīvē jāiet cauri, lai tikai mūsu ticība pieaugtu. Bet es gribu jūs iedrošināt, ticiet, ka jūs saņemat no Dieva, ka jūs saņemsiet un sadzirdēsiet viņu. Jā. Un pirmais, ko tu varētu darīt, lai sadzirdētu Dievu, uzliec to par prioritāti savā ikdienā. Neatliec, jaunajā gadā. Nē, sāc jau varbūt šodien vai jaunadēļ. Uzliec to par prioritāti. Sāc kaut vai ar 5-10 minūtēm, ka tu palūdz Dievu, Dievs runā uz mani, ko tu vēlies man sacīt, vai uzdot kādu jautājumu. Un pamēģini vienkārši atrod tādu brīdi, kad tev viens netraucē, vietu, brīdi. Vienkārši klausies uz Dievu. Vienkārši klausies uz Dievu, ko Dievs tev vēlās pasacīt. Varbūt pirmajā reizē liksies, vēl iznesis laiks, varbūt šaubas tev pa prātu raisīsies. Bet tici, ka saņems. Un tici ar katru reizi, ko tu mēģinās klausīties uz Dievu, tici, ka sadzirdēs. Varbūt atnāks raksturiet kādu tieši par tavu situāciju. Vai Dievs iedos kādu vārdu tev, vai pēkšņi jutīs jau to pareizo ceļu, pareizo risinājumu. Vai tu redzēsi kādu bildīt, pēkšņi ieraudzīs, kādu redzējumu. Un kad tu saņem, protams, ir īpaši sākumā, izvērtē to Dieva vārdu gaismā, vai tas atbilst tam, ko Bībele saka. Vai tas ir, varbūt, mūsu prāts jau arī var visu kaut ko radīt. Un ir īpaši tiem cilvēkiem, kam iztēle tāda krāsaināk. Man arī bieži vien, es lūdzu Dievu, kā klausos, un tad es visu kaut ko var redzēt. Filmas var skatīties. Aiztais acis un filmas var skatīties. Ja tev teiši tāpat kā man, tad izvērtē Dievu vārdu gaismā, vai tas ir tiešām no Dieva. Vai tas varētu būt. Un protams, arī ļoti labi, ja tu vari vēl kā brāli vai māsu par to parunāt, runāt par to, pat mēs lūdzām, es lūdzu, man liekas, ka es saņēmu, vai tas varētu būt, vai mēs varam kopā palūkt par to saprast. Jo, kur 2 vai 3, tur Jēzus ir viņu vidū. Ja Jēzus ir mūsu vidū, tad mēs noteikti vieglāk sapratīsim, vai tas bija no Dieva vai nē. Un, kā tu vari noklausīties šo uzrunu, ko es runāju. Un, ja tu liekas, visu forši uzrunāju, bet ja tu neko nepaņems, tas tev neko var nedos. Tāpēc tiešām pamēģini, uzliec to kā prioritāti. Es gribu sadzirdēt no Dieva, paņem kāds, ko tu 5-10 minūtes atrod savā ikdienā, vai ejot gulēt, vai agrāk piecelies, vai aizējies pats kaut kur pastaigāties. Mēģini saklausīt. Palūdz un mēģini sadzirdēt. Saklausīt, ko Dievs tev saka. Varbūt tu tik daudz esi runājis Dievu priekšā, bet šis ir brīdis, kad varbūt tev paklusēt un paklausīties, ko Dievs vēlās sacīt. Jo es ticu, ka priekš katra Dievam ir ko teikt. Jā, un es gribētu, ka mēs, es iedošu jums uzdevumu tagad. Es gribētu, ka mēs sadalāmies varbūt pa 2 vai pa 3, ka mēs varētu vienkārši vai viens pa otru vai kopā lūgt un 5 minūtes vienkārši uzņemt laiku, paklausīties. Varbūt, ka Dievs kaut ko saka tev, vai grib pateikt. Es tad miera? Daļi jā, Tad sadalieties pa 2 vai pa 3 un kopā aizlūdziet un mēģināsim 5 minūtes vienkārši paklausīties, ko Dievs vēlas pasacīt. Ok? Droši nebaidieties. Šis nav eksāmenis. Nav negaidām klausījies, tad Dievam daudz būs ko teikt.